Latvijas modes fonds un universāla veikals Stokmans jau otro reizi uzticis Latvijas dizaineriem un pulcē viņus kopējā Latvijas dizaina mēnesī projektā Taste Latvija. Tagad neviens nevar sudzēties, ka viņš nevarētu atrast Latvijas dizaineru preces. Šeit lielveikalā var atrast gan paludziņus, kā gulēt, ko ražojuši latvieši, gan bērnu drēbītes, gan drēbītes dāmām, kungiem, zābaciņus, cepures, traukus un vispār visu, kas cilvēka sadzīvē nepieciešams. Šobrīd mums ir virtuves un guļam istabas līnija. Hermans Kasa. Tas ir mans un māsas jauns projekts, ar kuru mēs gribam radīt tādu stipru vēl vienu Latvijas zīmolu kvalitāti, jaunu tradīciju, varbūt dzīves stilā. Latviešiem pietrūkst šādas lietas, pietrūkst labas, kvalitatīvas un ar savu attieksmi lietas. Šeit mēs vairāk koncentrējamies uz svētku tērpiem, kas tātad izmantojam vairāk samtu, graznākus audumus, meitenēm kuplās kleitas un arī mēteļus. Šie mēteļi ir īpaši ar to, ka šis audums, ko mēs izmantojam, ir Lora Piana vilna, kas ir īpaši ar to, ka viņa ir nevis vienkārši ekskluzīvs vilnas audums, bet viņš ir ar īpašu tādu kā pārsegu pārklāts no iekšpuses, kas ir dabīgs un kas nav plēvi. Līdz ar to viņš ļauj bērnu ādai elpot, bet tajā pašā laikā aiztur vēju un lietu. Recepti mums ir viena vai pieaugušajiem vai bērniem, tad kā mēs sajūtamies, tā mēs arī ģērbjamies. Un mēs zinām, ka bērniem, meitenēm, protams, kleita nav kleita, ja kleita negriežās. Savukārt čaļiem ir jābūt, visam ir jābūt ērtam. Nāks tā, ka šalli ir arī tāds radošs aksesuārs. Jebkuram cilvēkam, kurš šeit ir, mēs uzlikt šo šalli, viņš mazliet tāds mākslinieckāks kļūtu. Tāpēc mēs sākam ar šallēm, bet ir tāpēc mammu, ka mēs iesaistam vientuļās jaunās māmiņas, lai šīs šallis taptu. Līdz ar ko tā ir sociāla biznesa ideja. No vienas puses dizains, mode, aksesuārs, no otras puses palīdzam apvienot bērnu audzināšanu un papildus naudu ģimenes budžetā. Es atgriezos pie mīkstām trikotāžām, jo viņas ir gan ērti valkājamas, gan siltas, un viņas nepiesaista pie izmēra tik cieši kā šūtas drēbes. Man pašam patīk šī blūze, kuru es nosaucu puzla. It kā viss ir ļoti vienkārši ģeometrija, bet salikt ir ļoti sarežģīti. Rezultāts man ļoti patika. Zofa apavi ir īpašs dizains ar audumu pielietojumu. Viss tas ir 100% roku darbs, izgatavots tepat mūsu pašu nelielajā darbnīcā. Cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai taptu tādi zābīši? Individuālā pasūtījumam tas būtu 2 līdz 3 nedēļas, ja tas ir modelis no mūsu kolekcijas. Ja tie ir unikāla dizaina apavi, jo arī šādu pakalpojumu mēs piedāvājam, tad tas laiks varētu būt līdz mēnesim. I guess if you say so, I'll have to pack my things.